Atcerieties animācijas filmu Rotaļlietas stāsts. Tā filma bija tāds puisīts, un viņam pie gultas bija uzlīme. Es mīlu sprādzienus. Un tūdaļ arī jūs redzēsiet vienu kārtīgu sprādzienu. Kāda bija tā sākotnējā iecerē? Ko bija domāts izdarīt? Godīgi, priekš manis vai priekš mums galvenais bija iemācīties kaut ko. Ja? Un šis te bija foršs gadījums, kad mēs varējām tiešām pielietot metodi, kuru īsti neviens Latvijā, cik man bija zināms, īsti nebija pielietojis tā reālam uzdevumam. Šāds sprādziens arī priekš jums, priekš cilvēku, kas ar to nodarbojas, tas bija tomēr liela mēroga notikums. Spridzināt ēkas, tādas tiešām īstas objektus, mēs diezgan bieži nedabūnam šādu iespēju, tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka par katru reizi, kad mums tāda iespēja ir. Un šis konkrētais objekts, viņa specifikas dēļ bija it sevišķi tāds kutelīgs, ja? Tāpēc bija cilvēki, kas man neticēja. Bet man vajadzēja sev ticēt dubultā. Bet tu to visu darīji, kā saka, pēc grāmatas, un priekš tiem teorija bija pareizi, ne? Jā, kā inženieris lietas, kuras es zināju, par tām es biju drošs, lietas, par kurām es īsti nezināju, tām es konsultējos ar Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultāti. Bet bija lietas, kuras īsti pat neviens nevarēja atbildēt. Tāpēc arī tur bija šis te jautājums, ko tad mēs īsti iemācīsimies. Ja? Pieņēmumi bija tādi, un kā rezultātā, tomēr rezultāts bija tāds, kādu mēs gaidījām.